Sveiki, šiandien susitikome Latvijoje su kolega iš akcinės bendrovės Linas Agro Latvių, agronomu, ir esame Dobelės apskrityje, regione, ūkininko laukose, kur Labs yra įrengus mūsų bandymus. Bandymai vyksta per visas tris šalis, tai yra Lietuva, Latvija, Estija. Šitas bandymas konkrečiai, kuriame stovime, tai yra mikroelementinis bandymas su jūrų dumbliais ir mišiniuose su pesticidais. Taigi šitą informaciją, ką mes čia matome ir pamatysime, mums papasakos pats agronomas, kuris įrenginėjo šitos bandymus ir buvo šalia. O noriu pasakyti tiek, kad tiek Lietuva, tiek Latvija, kadangi yra netoli viena kitos, ar ne, susiduria su tom pačiom problemom. Taigi agronomą paklausiau, kokios rapsų problemos šiuo metu vyrauja Latvijoje, tai yra dabar rugsėjo apie 20 dieną. Vyrauja tai, kad yra daug kenkėjų, tai yra įvairių kenkėjų, nuo kopūstinių kandžių, pjūklelių, amarų ir taip toliau, net ir cikadų, iki ligų paplitimo. Aišku, mes ligas kol kas sunkiai matome, nes lapija labai didelė. Tai taip pat agronomas paaiškino, kad nehomogeniškas yra pasėlis, auga labai stipriai, jei buvo pasėta anksčiau ir fonas gerai įtręštas, tai turime labai didelius rapsus. Taigi paklausome, ką agronomas iš Latvijos mums papasakos ir ką toliau mes turėsime daryti šitom sąlygom. Paklausome. Jā, sveiki! Šodien atrodamies Zemnieku saimniecībā Arāji, Dobeles novadā, Auru pagastā, kur atkal esam uz mūsu izmērniem laukiem sadarbībā ar Labsu, kurš mums veic šos eksperimentus. Mums ir iekārtoti ap 20 variantiem dažādiem mikroelementu eksperimenti, lai mēs redzētu, kā katrs produkts strādā, kā arī šeit tiek pielietotas dažādas metodas, ir lietoti augsnes herbicīdi kopā ar dažādiem mikroelementiem vai biostimulatoriem, kā arī otrs variants ir lietots belkārs metazemiks, lai mēs redzētu, vai biostimulatori spēja novērst šo stresu vai nespēja. Bet es domāju, sāksim pakāpeniski un sāksim ar problēmām. Sāksim ar augsnes apstrādi. Šeit iepriekš bija priekšroka ziemas kvieši, salmu masa bija diezgan liela, raža bija laba, tika veikts sekla diskošana, tad tika lietots rugens kultivators un tad tika veikts sēja. Kā mēs arī redzam uz lauka, rapsis nav sadīts ļoti vienmērīgi, līdz sevišķi tajās vietās, kur ir palikuši vairāk salmu atliekas. Līdz ar to, lai mēs no viņiem mazliet arī atbrīvotos un ātrāk mēs to izdarītu. Arī šeit izmēģinājumos mēs esam lietojuši mikroorganismu saturošus produktu Biotero, kurš palīdz ātrāk novērtēties salmiem. Bet pašlaik to ir grūti pateikt, jo tas process nenotiek tā uzreiz, tas notiek pakāpeniski, jo, lai salmas normālā vidē sadalītos, ir jāpēt aptuveni 1 gadam. Mēs to mēģinām noīsināt līdz aptuveni 1,5 gadam. Kā nākamo problēmu, ko mēs redzam rapšos, šajā gadā rapšu augšana ir ļoti strauja. Sākumā gan bija sausumi, tas arī varētu ietekmēt mazliet dīdzību, bet vēlākos laikos uznāca mums lieti, kā arī es uzskatu, ka mazliet ir nokavēti regulātori. Šodien arī mēs mazliet parunājām par regulātoru lietošanu. Es ieteiktu arī lietot 3-4 lapās un iet jau ar lielāku devu, ar tādiem produktiem, kas satur, teiksim, metkanozolu vai tādu produktu kā kariks. Ja, jo šeit mēs arī esam novērējuši to, kad rapsis grib augt, saule ir, siltums ir ļoti liels, neraksturīgi septembrim, tie pat ir brīžiem pat 27 grādi. Ja, diemžēl šie regulātori nav parādījuši pašu labāko, bet cerams, ka viss būs labi. Nākamā problēma mums ir insekti. Šajā gadā viņi ir bijuši ļoti daudz. Mēs arī šeit izlikām insektu ķērājus, kur mēs secinājām, ka ir diezgan daudz smecernieks, ir cakulkodes, ir zaļlapsenes. Mēs to ļoti labi redzam uz lapām. Protams, tika lietot arī insekticīdi, lai mēs samazinātu šo insektu bojājumus. Bet vienalga uz lapām tas ir diezgan labi redzams, kad viņi ir bijuši diezgan lielā skaitā. Agronomas atsinešė palyginti purkšto ir nepurkšto laukelio, tai yra su mikrobiologiniais preparatais. Latvijoje vadinasi Nando Expert. Lietuvoje šitas produktas yra NPK Biopoweris. Ir jis dabar mums paaiškins, kokį skirtumą pamatė net ir sausoje dirvoje.
Tad pirmā lieta - atgriezīsimies pie mūsu augsnes un par augsnes baktērijām. Šeit mēs arī tika lietot mikroorganismu saturoši produkti, kā Nando Expert. Šeit ir piemērs no kontroles, un šeit ir lietots augsnes herbicīds kopā ar Nando Expert. Un mēs redzam, ka saknes sistēma ir daudz labāk attīstīta, sakne ir garāka, mums ir daudz vairāk piesaknības. Tas nozīmē to, ka augs būs laika gaitā apgādāts ar vairāk barības elementiem, līdz ar to viņa augšana būs vienmērīga un stabila. Kā arī uz ziemotspēju šis augs aizies labāk, jo būs augstāks cukura līmenis augā. Toliau dar mum agronomas papasakojo, kad šitame bandyme pastebėjo skirtumą tarp produktų, kurie yra su jūros dumbliais. Kuo jūros dumblių didesnė koncentracija, tuo didesnis efektyvumas kartu maišant su augimo reguliatoriumi ir jisai apie tai papasakos, kodėl taip yra augaluose. Jā, tad mazliet arī pastāstīšu par biostimulatoriem. Šeit tika lietot kopā gan ar herbicīdiem, gan ar regulātoriem. Mēs redzam to, ka ietekmes lietojot kopā ar tādiem herbicīdiem kā belkārs, metazemiks un stress nav. Stresa šajā gadā nav novēroti, līdz ar to mēs varam teikt, ka šos produktus kopā drīkst diezgan droši lietot. Kā arī mēs redzam to, ka augi aug normāli un nekas netiek nekavēts, un kā arī mēs redzam, ka tie augi pat paliek veselīgāki. Ko vajadzētu mums vēl papētīt, ko mēs arī šogad darām? Mēs mazliet pamēģināsim paspēlēties ar biostimulatoru devām ar jūras aļģu koncentrāciju. Jo arī šeit izmēģinājumos mēs redzam, kur ir uzlikta lielāka koncentrācija, mēs redzam, ka tie augi ir daudz veselīgāki, arī viņiem ir labāka fotosintēze, viņi ir daudz zaļāki. Taigi išgirdome skirtumus ir pastebėjimus iš mūsų pirmojo bandymo, kuris yra Grūdo kelias 2005 pas kaimyną. Ir į kviečių lauką atvažiuosime vėliau, nes kol kas kviečiai dar nesudyja. Taigi iki susitikimų.